te mēs arī redzam arhitektu Māri Ārgalu, tas ir aptuveni 2017. gads, kad mēs sākām šo projektu, tad, nu jā, ar to ir jārēķinās. Vēsturiski, kā tad mēs nonācam līdz šeit ēkai, ja? Tātad te es arī esmu pāris bildes ielicis, tātad kāds stāvoklis bija agrāk, no ap ēku nevarēja apiet, ēka bija pašā teritorijas malā, te nākamajā ekrānā var redzēt, tātad uz zemes gabala bija viena lielā ēka un viena mazā ēka, kas kādreiz moldīja tāds, kā teikt, ne uzskats, bet, nu, ir kā tās ir bijis dārznieka ēka, kas apkalpojas to lielo ēku. Jo tās visas ēkas, kas arī tajā kvartālā ir Federi, kas būvēja tās ēkas priekš Rīgas, nu, kā teikt, turīgajiem, ja, un tās viņas 30. gados pār. Ja, un tostarp arī maniem radiem, kas iegādājās šo te īpašumu un, jā, nākot karam, emigrēja un šī te, jā, tātad, un padomu laikos šis te īpašums nonāca pansionāts Majori īpašumā, tātad tiek sadalīts mazākos dzīvoklīšos ar vannas sistemām, tekošām, pilošām, jā, visas iekšējās detaļas pa lielam, nu, iznests ārā, apsists ar pinieri un šī mazā ēka pieslēgta pilsētas centrāla apkurē, jā. Siltinājums arī ir tāds, ka sapūsts vienkārši pultas tajās sienās iekšā. Nu, tad vēsturiski šīs ēkas nebija siltināts. Tur bija 6-7 šīm te krāsnīm, ja, kur tās bija vasaras mājas, viņām nebija siltināts. Respektīvi, jā, nu, tad, nu, kā tas ir spēts, nu, tur ir tas siltināts, lai tur tos cilvēks var pansionāti iemītnieks salaist iekšā, jā, un tas, nu, tā situācija, protams, pētīga. 94. gadā mēs atguvām to īpašumu, vecā mamma to atgūta. Mēs, protams, nu, tie sākotnējie gadi, nu, tur nebija viegli, jo pansionātam atstāt tās telpas, tas viss tika, nu, tā brutāli izrauts, izmests ārā, jā. Tur nebija tāds kaut kas atstāts, tur bija viss izlietnes norautas un viss tas, nu, diezgan bēdīgi stāvokli. Un tad, protams, es domāju, daudz no tiem, kas šeit ir klātesoši arī tajā situācijā, kad nu, dēlīti pa dēlītim, šos te dekorus pa dekoru, kaut kādas jumtadēļas, kaut kas ir mainīts šo te gadu laikā pa vasarām. Mēs arī, kad bērniem šo te krāsojumu ņēmām nost, tad tur krāsojām kaut ko, nu, jā, tas bija 90. gadi. Arī meistari, kas tajā laikā, nu, tur kaut kādu jumtu nomaiņu vai kaut kas tāds bija nu, saukts, darīts, nu, tas arī diezgan lielas haltūras bijušas, un tie jumti tur nepaiet ne 10 gadi, kad jau viss ir tikpat slikti, cik tas bija iepriekš. Jā, tad jā, tad mēs redzam, nu, šīs te kaut kas ir detonēti, pamati stiprināti, nu, kā lielā daļā šo te ēku, tur ir bez noteikti caurulēm. Bez noteikti caurulēm tās detaļas vienkārši sapūkušas un tas perimetrs saplaisājas, nu, jā, sakot, bēdīgā stāvoklī. Un tad 2016. gadā tiek pieņemts lēmums, ka kaut kas jāvirzās uz priekšu, un 17. gadā mēs ar arhitektu tad arī uzsākām kaut kādas darbus, projektēšanas darbus, tad šeit ir tās vecās ēkas skice. Vecās ēkas skice, jo tā doma bija saprast, nu, kas ir glābams, kas nav glābams, kādi ir tie iespējamie varianti, jo māja bija 110 kvadrātmetri, nu, priekš manas ģimenes vajadzībām tas bija bišķi pa maz. Tāpēc mēs izskatījām ar tās iespējas, kā pieņemsim palielināt to apjomu. Bet, jā, tātad, ko daudzi no mums, nu, es domāju, ka saprot tā romantika tajā Jūrmalas apbūvē tikmēr, kamēr mēs viņu pētam un skatāmies. Līdz ko mēs sākam ķerties klāt, mums ieslēdzās vēl papildus dimensijas, kas ir kaimiņu attiecības.
Ja, jo jums ir, ja jūs nevarat apiet ar māju, jums kaut kā tā māja ir jāatjauno, tad ko jūs varat saskaņot ar kaimiņiem, ko jūs varat saskaņot ar banku, ko jūs varat ar termiņiem, plus vēl visbūnormatīvi, kultūra vēsturiskās prasības šīs lietas. Un tad, kad to visu saliek kopā, tad tur baigā romantika nesanāk. Ja? Tur ir vienkārši arī ģimenes, kā teikt, kādam jādzīvo tajā mājā iekšā, par to visu jāsamaksā. Tā ir tā līdz. Jūs sakiet, ka nevarējāt apiet mājā, tas nozīmē, ka divas sienas bija tieši uz robežas. Jā, uz mūs, jā. Tad, te bija tā vecā detaļu uzmērīšana, vecā visa ēka, un šeit jau tāpā šīs te jaunās mājas veidos ar to domu, ka tiek palielināts apjoms ēkai uz aizmuguri. Tur, kur ir tas ugunsmūrs, tad tiek tā kā ēkai mugurpusi pievienot klāt. Ēka tiek nobīdīta nost no kaimiņu sētas, lai mēs varam šo procesu virzīt uz priekšu, neskaņojot ar kaimiņu. Ja, mēs atkāpāmies šos 5 metrus no kaimiņu sētas. Vēsturiski, protams, mēs skatījāmies, kā meklējām arhīvos arī šo te informāciju par to ēku, bet, diemžēl, ne valsts arhīvā, ne Jūrmalas arhīvā neviena bildes, nevienā, ļoti daudz ir Jomas ielas Korso bildes, bet tālāk par šīm mājām nav viens foto uzņēmums, lai saprastu, kā izskatījās oriģināli šī ēka, jo skatoties tīri uz vietas dabā, šis apjoms likās tāds tā kā piebūvēts vēlākos gados klāt, bet tam nebija ne apstiprinājumi. Tad, tika izstrādāta šīs te skices jaunajai ēkai. Un tad šeit jau mēs redzam ielikt pēc pārbūves. Tā vecā ēka atradās šeit pie šīs te sētas, metru no šīs sētas. Tad mēs visu šo te ēkas apjomu panesām uz priekšu zemes gabalā. Ja, tas, protams, nenāk bez pārsteigumiem. Ja, tad mēs, kā jau es minēju, 17. gadā sākām. Man ar tās ilūzijas bija ar citiem projektiem, ko man tur kolēģi bija darījuši, ja, ka mēs tur ātri 3 mēnešos saskaņosim to projektiņu un jau uz Ziemassvētkos ēdīsim vakarēs. Bet jautājums, kuros Ziemassvētkos? Jo 2 gadi pagāja pie paskaņošanu, ja, tātad skaņošanas laiks mums aizņēma 2 gadi, ejot tā aktīvi. Tā, ka tas katru dienu, kur mēs esam, tik cik es to varēju iespējot. Ja, vai, protams, 2 gadi mums aizņēma šis process, un tad, kad mēs tagad jau ir viss līgums ar būvniekiem noslēgts, jau jāsāk pamatiņi rušināties un likt, atļaujas ir saņemtas, finansējums piesaistīts, un finansējumu piesaistīt, diemžēl, tas ir jāizdara gada pusotru laikā, atkarībā no bankas prasībām. Ja, un tā lieta bija tāda, kā līdz, ko mēs sākam tagad tūlīt jau jābrauc ir pamati, izrādās, ka siltumkrāsa neatradās tur, un viņi bija rasējumos paredzēti. Siltumkrāsai vajadzēja iet šeit, un siltumkrāsa izrādījās tieši zem pamatlīnijas. Tas mūs apturēja aptuveni pa 6-7 mēnešiem, jo tas jautājums bija tāds, ka ko darīsim? Ko darīsim? Sagaidīsim pavasari, atslēgsim apkuri, tad mēs skatīsimies, ko mēs varam darīt lietas labā, un tad pārnesīsim šo siltumkrāsu. Ja, līdz ko, kā teikt, viss tur Jūrmalas muzejam, visām šīm ēkām atslēdza apkuri pavasarī, tikai tad, kā teikt, veica šīs te trases pārnešanu, un tad es varēju uzsākt virzīties tālāk. Virzīties tālāk. Tas viss tā kā jāņem šī projekta ietvaros vērā, jo tas nesamērīgi samazina to termiņu, kurā tas projekts ir jāiestrādā. Ja. Un labi, iesim uz priekšu. Es te galīgi visu laiku neizrunāju. Jā, tad šādi izskatās tā ēka jau pēc pārbūves. Šeit jūs redzat arī šo jaunu zveidoto
pagalma pusi, ja, tad iekšpagalms izveidots, lai kā teikt, mēs atkārtosim no kaimiņa sēta. Tad par tām uzsvaru arī vajag par tām koka detaļām, ja kāds varbūt arī, citreiz valda uzskats, ka atjaunošana viens, atjaunošana ļoti labi, bet atjaunošanai, kā teikt, sajūdzoties kopā ar finansējumu, ir diezgan grūti pateikt, cik ilgā laikā un cik tas maksās. Tāpēc arī lielā daļā šo te izveidi nāk iespējā termiņi, naudas un ir jāsaprot, kādās laika nogriezumā mēs teikam uz priekšu. Un par tām koku detaļām runājot, mums ir samērā daudz šī te perimetra, starpstāvu dzēdiņi, tur cokoldēļi, mūrotas, savilces, konsolītas, ļoti daudz, uz ko var iekrist laikā, ļoti vienkārši. Tāpēc mēs ar tā skatījāmies, kas ir ātri atjaunojums, ko var izdarīt, un kas ir jātaisa no jauna, lai mēs paredzētu kaut kādas varētu izmaksās un termiņus iekļauties. Jā, un tā, iesim uz priekšu. Es te ieliku varbūt tādu vispār no Aldītas zet, kā mēs gājam, lai šis nav vienīgais un noteikti pēdējais projekts, kur būs jaunbūvējama ēka, tad koka karkasā mums bija tikai šī tornīša daļa, pārējā ēka ir būvēta kā ziemas ēka, mūra ēka ar ārējo koku apdaļu. Tad ir ventilējumā koka fasāde un koka ietērps tajā visā. Viss sākas, protams, ar koku materiāliem, atrodot labus koku materiālus. Tad arī tie, kas vēlas, mani kontakti no tiem meistariem, kas šo te ir darījuši, no kā es esmu, caur ko es esmu gājuši. Jo es jums te negribēju reklamēt, lai tādā veidā, bet tiem, kas vēlas, es noteikti var padalīties, jo tā bija milzīga problēma atrast no kā. Tad, kad jūs kaut ko meklējat, lūdzu Dievu dēļ nesakiet, ka jūs jūrmēji kaut ko meklējat. Tur tā cena uzreiz uzauga ļoti augsta. Jā, tātad fasādes dēļ iegule. Fasādes dēļ koku materiāls. Tātad ir iegule, ko mēs meklējam. Tātad arī, lai atrastu pareizo šo te izmēru, kāds bija vecajai mājai. Arī šis te biezums ir mūsu vēl, tāpēc tas pierakstīs 20 mm. Biezumā, lai viņš arī tajos klimatiskajos apstākļos tur nedeformējās un baigi nestāja. Savādāk, ir dažādi šie risinājumi redzēti. Citur arī neievēro šo te izplašanās vietu, un tad sabīdās tie dēļ kopā un iztais vēders. Andreja, varbūt jums kādu komentāru. Dēļ paliek dēļ, jā. Es atvainošu, ka viņi nesveķu, es redzēju, sveķu, bet egla nav prieda ļoti sveķu. Tad pārsvarā visur izmanto eglu. Ja ir dārgi projekti, labi. Ja mēs sedzam šo te fasādi, tad mēs to rakstu neredzēsim, vai tā ir lapeva vai egla. Līdz ar to mēs krāsojam viņu, tā noteikti ir egla. Šī vēl tajos laikos, tad jāņem vērā, es vēl arī visam Covid laikam izgāju cauri ar tiem ierobežojumiem. Ir daudz rūpnīcas, fabrikas, darbnīcas, daudz kas bija slēgts tajā laikā, lai varētu kaut ko laicīgi dabūt. Tā kā tas bija arī izaicinājums. Šeit. Tad, krāsas. Krāsa, ko es arī esmu minējis, es pats esmu gājis cauri tam visam krāsošanas, krāsas ņemšanas nost procesam. Tas ir ļoti laikietilpīgs, ļoti dārgs, ļoti resursu patērējuši. Vecajā ēkai, tātad tur bija arī ļoti daudz kārtas, īsto mēs tā arī neatradām, kādā tonī viņš ir bijis. Šeit mēs tad veicām arī jaunu šo te toņu salāgošanu, lai viņš atbilst tā kā jūrmals motīvam un arī estētiski labi izskatītos. Šeit ir redzams, tātad jumtu un notek cauri.
tonis. Es te negribu reklamēt, jā, bet no krāsām ir diezgan liela nozīme, kas tas ir materiāli, jā, kā jūs viņu tur uzklājat un pēc cik gadiem jūs vajadzēs pārkrāsot. Jo tā ir ļoti agresīva vide. Tur tā saule, lietus sniegs, tur tas vecais koks, jā, kas arī vēl nebija ar kaut kādiem lāsiņiem vai jumtiņiem pasargāts, viņš tur degradējās ļoti ātri. Arī šeit, ja mēs redzam, tur pāris gadi pagājuši, tur kaut kur tur viņš jau tā kā staigā, bet tas gājām to pareizo ceļu vienreiz impregnēt, vienreiz gruntēt, divreiz krāsot. Tie, kas varbūt arī atjaunot tās detaļas, lai mums pasargātu, tas pats. Tur tā gruntēšana vajadzīga. Tajos gadījumos, kur tas ir sadzošo krāsu. Te mēs arī nākamajās bildēs varam redzēt, šeit ir jumta cokula, redzamā cokula dēlīša krāsot. Te ir fasādes dēļ krāsot. Mēs šādās žāvētavās viņas likām, tad klimatiskie laikratāri atļauj, mēs viņas sakrāsojam, saliekam kaudzētājiem žūst, nevis žūst, bet lai pats kokmateriāls žūst, veidinās un nesabīdinās. Te arī, jā, jau mēs runājam par jumtas pāriem, šī ir arī viena no vēlā vakarā Andreja skicām, kādām tām jumtas pāriem būtu jāizskatās, skatoties arī ar veco jumtas pāri, tajos apjomos ir vairāk šie te jumtus pāri, jo jumtiem ir dažādas līpumi, tad ir dažādas jumtas pāri šie te gulbīšu novērtumi. Tad tiek izgatavots šis te šablons, tur bija kāds 7 reizes taisīt, kamēr saprot, lai tas šablons atbilst patiesībai. Izgatavo šablonu, un tāpēc tā šablona šos tos spāru galus arī izgatavo. Praktiski, jo tas arī urbums ar urbi te centrā un ar figūru zāļu tiek izvēlēt šeit jā. Te ir vēl pāris bildes par jumtas pāriem. Šeit jau viņas uz morotas ir uzmontēts virsī. Redzamas. Jā, te ir jau ar cokola dēlīts, tad arī jūrmulā ir raksturīgi mums. Tas cokola dēlīts jāsagatavo, tur, ja ir nepieciešami kaut kādi, arī nākamajās bildēs būs kaut kādi frēzēņi priekš jumta āķiem, tas viss jau priekš noteku āķiem, visi jāizdara saulēcīgi. Andreja, Armand, kādi komentāri? Vai negribas visu laiku izrunāt pašam? Krāsošana tev bija tas vai visu uz vietas krāsā, vai pasūtīt krāsot? Praktiski mēs visi paši arī ģimenes slēdzamies klāt un uz vietas krāsojam. Cik tā tas bija iespējams, jo krāsojot rūpnieciski, viņi laiž caur konvejeru, tur ir noteikts mililitru daudzums, cik viņi patērē, un es tāds projekts redzēju izpildījumā. Neviens jau pa daudz jūs to krāsu tad neuzliks virsā. Es gāju tajā virzienā, kad es pats krāsoju, es pats ar pinzelīti visas tās maliņas, jo visur, kur ir grieztais tas koks vai frezētais, viņam ir atvērts šķiedri, viņš viss jāsamērcē kārtā. Un tad zinot to, ka man pēc tam, lai nebūtu jākārt tur augšā, un tas jāpārdara, tad es arī pievērstam uzmanību. Jo tur mēs redzēsim, varbūt jumtas pārs ir tas vieglākais variants, tur visi tie koka dekori, lai viņus pārkrāsot. Tas ir praktiski nereāli tur augšā. Arī Andrejas skices, tad no mūrlatas galva, un tad arī mums jāsaprot, ka meistars tas, kas taisa to. Šis arī nav Armanda taisītais. Tev, teiksim, tā Armands taisīja sarežģītās detaļas. Šis ir tā, teiksim, vienkāršā detaļa. Meistars ir kā instrumenti vai pareizi ieregulēt. Tas, ka mēs viņu skaidri gaiši izstāstam, ko mums vai kā mēs vajag pārbaudām, jo
meistars arī spiež naudu un laiks. Un neviens, kā teikt, neuzkavēsies ilgāk, kā tas ir nepieciešams. Tāpēc visi jāpārbauda, vai ir kā jūs vēlēties, vai ir saskaņā ar šo. Un jādod ir šie te, viņš prasa, ko man darīt, kā man taisīt, kā tu vēlēs, kas man jāizdara. Un precīzi jāsaprot, man apsties rekrutot to veco, šitā man vajag, tā neieskrast. Diezgan liela iesaisti šeit bija arī. Tad arī tāpa mūrlatas gala šablons, un tad šablona tiek uzrakstīts virsū, ka tas ir šablons, jo šādi finierīši tur sazādījāt bija ļoti daudz, lai atrast arī to īstu. Šeit ir mūrlatas gala vērtnieks sagatavoti, sakrāsoti, protams, arī par to žāvēšanu, cik savs materiāls. Pēc tam, tas mūrlatas gala tiek eksponēti, tur saulē lietu, arī žūst saspērkā. Tāpēc es arī nezinu, vai te to var redzēt, bet vēlāk, lielās plaisas, kur sarot augšanā, krāsums aizkrāsot cirklā. Mēs varam tas mūrlatas arī dekoratīvās, bet saglabā. Vēl viena nianse, ko arī pētot atjaunotos projekts, vecos projekts, tātad diezgan liels kalkulācijas jāveic uz to, lai tā mūrlatas galu mēs uzliktu kolonai pa vidu. Jo tā nav īstā mūrlata, un ja mēs redzam, ka īstā mūrlata ir uzlikta šeit, un citreiz arī šo elementu izlaiž ārā nekurienē, viņš neizskatās un nav, kā teikt, zaudē to kā teikt, būtību. Varbūt pieslēgties bišķi. Tās aptērs šiem dekoriem. Interesanti jau būtu bijis redzēt šo īsto projektu, kā ir tās detaļas projektētas. Tas tā nebija, tad likās, ka dažas vietas ir arī tā kā īsti neizdevušās. Un viena no tādām vietām bija šī dzegas elements, kur vecajās bija ēka, varēja redzēt, ka viņš iet šeit un atdurās kaut kur te pret spāri, pret jumta malu, tā kā īsti nevietā. Tad arī mēs tās proporcijas tomēr centāmies izmainīt, vai šāds te it kā nejaušas neprecizitātes izmainīt un veidot to tādu nostrādātāk, tad tika mainīts šis dzegas atrašanās augstums, attiecīgi izlaižot cauri, lai tas jumtiņš tā kā nebūtu saurējoši dzegas tam dekoram. Gan, protams, dzega pēc būtības konstruktīvi tika veidot tādā vietā, kur bija starpstāv šī te pārseguma gali, kas faktiski kalpo kā nosedzošs elements, šī gadījumā mēs no tā varējām. Tas nebija aktuāli, līdz ar to tas nozagšanas vajadzība faktiski nebija aktuāli, mēs varējām mainīt arī šo augstumu. Tas, protams, prasīja meistaram atkal pielāgot šos griezumus, šos dekora elementus, atbilstoši saskaņot tos augstus, drusku pamainīt, lai tādā veidā padarītu loģiskāk to izkārtojumu. Jā. Ko es gribēju teikt? Dažbrīd arī es vairākos tādos projektos esmu redzējis, ka citreiz tā varbūt maldīgi malda uzskats, ka 100 gadu atpakaļ tad gan taisīja, super, vai tad gan meistari nehaltūrēja. Gluži tas neatbilst patiesībai, jo arī daudzās lietās ir tā, ka tas, ko vajadzēja saimniekam nodot, tas ir super uztaisīts, bet tur, kur saimnieks neredz, tur ir kaut kā, lai būtu. Tāpat arī kaut kāds pudeles vai papiros vai kas starpstāv pārsegumā, tas viss ir pilnīgi normāli. Tā kā tie laiki nav mainījušies. Tur arī kaut kādi brīvie soļi bijuši, tāpat arī pie mājas, metru no mājas arī, tad stādamies priekšā 100 gadu atpakaļ, šī ir droši vien tāda ļoti nav stipri apdzīvota
vieta, ja, tātad čaļi kaut kur būvē, nu, to māju, starp priedēm atkal ko, nu, tad ļoti daudz pudeles atrasts, kaudzēm ar pudeli. Jābja vīnu un tā tālāk, ja, tad tās ir apraktas no tiem dzīvošanas laikiem, kad viņi bijuši, nu, tie meistari bijuši uz vietas šeit. Ja, kā tas ir tāds, nu, interesants atradums, ka tu skaties, ka nu, kaut kas jau viņiem jādzer bija. Tā kā iesim uz priekšu, tad pa jumta latojumu. Šeit mēs redzam šo dekoratīvo kanības dēļ jumtam. Nu, Jurmalē tā specifika ir tāda, jā, ka mēs jau aiz šī kanības dēļ redzam, nu, jau uzreiz praktiski nāk jumta latojums jumta klājas. Nu, tad šeit, nu, mēs nevaram aizmirst jā, par šeit te āķiem jumta notekām, jā, kurus pēc tam jau vairs ielikt tur nevar, nu, tā kā tas viņi vērē, ja kādi vadi iet vai, nu, kaut kas ir nepieciešams, kaut kādā, nezinu, tur apgaismojumu, un tas viss ir jāizdara šajā stadijā. Pēc tam jau to vairs nevar izdarīt. Te ir arī bilde no šī te tornīša daļas, kas bija tāds tā kā tornītis. Vērām iepriekš, kad neatceru, kur bija Krievu laikos uztaisīt tā kā ieeja, no tā bija kā ieejas mesnes. Bet nu šeit to mēs saglabājam koka karkasā. Tās konstrukcijas tāds vieglāks būtu. Jā, tad te ir tornīša latojums. Šeit ir bilde no puspabeigta jumta. Jumta meistara, tad Valsmarpils, skārda jumts likts. Te arī ir tas, risinājums, kad arī šīs te detaļas, tā vēja malta, sniega barjeras, tas tajos laikos nebija, bet mēs tādu elementu liekam, ja, ka sniega barjeras, tāpat arī kondensāta plēves. Protams, arī dažādi uzskati valda par kaut kādu modernu materiālu pielietošanu, visādām difūzijas membrānām un tā tālāk. Tas ir jāskatās katrā konkrētajā gadījumā ļoti individuāli. Jo ļoti daudzi, kā teikt, neiedziļinoties tajā fizikā, noplūdē tās mājas. Tāpēc, ka tu vajag izolāciju nav. Ja mums ir kaut kāda neblīgi logi, kur šī gaisa cirkulācija vai mitrums var izkļūt ārā, tad ir viena lieta, bet ja mēs noblīgējam logus un mēs paliekam, tvaika izolācijas nav un viss telpas mitrums dodās tieši ar koku konstrukciju, kurš sastopās ar kondensātu, ja no ārā gaisa jautājums ir, cik šis te siltinājums ir bies, ja, kas notiek ar pretēju membrānu, cik tālu lietus nokrišana no otras puses tiek konstrukcijā iekšā. Tāpēc tur ir jāpapēta, nevajag arī, citreiz valdu uzskat, šitas ir pilnīgi moderns, tur man nevajag. Ja mēs izmantojam kaut kādā daļā modernus materiālus, kaut kādā daļā nemodernus, tad mums jāskatās tā sinerģijas starp viņiem. Ja viss tiek atjaunots tā, kā tas ir bijis vēsturiski, tad mēs rēķinamies praktiski, kas notiek ar siltinājumu. Ja, jo viss jau liekas atjaunoši autentiski, bet tad, kad jūs nonākat pie ēkas, kurai ir 700 eiro rēķins par gāzi un 13 grādi iekšā, tad jūs domājat, vai jūs to varat atļauties mūsdienās. Ja tas ir paredzēts apdzīvošanu. Tā kā, tas jau nav brīvdabas muzejs. Ja mēs runājam par valsts finansētu brīvdabas muzeju, tad mēs varam runāt, dažādas risinājumus. Ja jums tur jādzīvo iekšā, tur jāatrod tā pareizā sinerģija, kāds materiāls izmantot, lai tur arī varētu padzīvot iekšā. Jo iepriekš mēs tajā ēkā tā arī saskatījāmies. Ja, tur bija ūdens caurules plīsošas ziemā, jo tā apkura nespēja tik daudz sildīt, lai viņi nesasaltu tur pie lieliem mīnusiem. Tā kā, arī tā jumta konstrukcija pie tā paša tornīša, es atceros, tur bija tornīšu proporcijām jāpiedomā, lai varētu šīs skārda uzlaides uzlaist tādā veidā, kad ņemt vērā ziemas sniega apstākļus, kas vecā ēkā, cik es atceros, arī tur bija radījis ūdens problēmas. Bija arī tieši tāda neloģiska risinājuma kabatas, kur regulāri krājas ūdens, kur tā māja pludojusi nost, kur sienas ir tecējušas
skārda kaut kādi savienojumi, kas tur ir ļoti. Tas viss uzreiz paņem līdzi arī tīri, nu, tāds dizainisks kompozīcijas lietas, pārdomāt, ja, tīri, bet apdarē un proporcijās. Bet sakiet, mums tagad tur tais kabatās nekājās sniegs, jo sevišķi, ka viņš pūš kā... Mēs jau zinājām, ko tas nozīmē, tad mēs to sleņķu skārdam locījām tādus, lai tas ūdens tek, nu, lai nebūtu tādu kabatu, kur uzkrājās ūdens, ka viņš tek ar bišķi slīpumu, tek prom. Tur jāizložinē katrs kāds, un tas savādāk, ir tāds līdz. Te es esmu ielicis tādu sādēju par to cokolu dēli, kas bieži vien mājām jau ir nopūst tā, ka mēs nevaram saprast, kāds viņš īsti bijis. Tad tas ir pirmais dēlis ēkas perimetra, no kuras tas sākās fasādes dēļ, ja, jo bieži vien viņi jau ir mainīti tur Krievu laikos, tāpēc, ka viņš nopūst diezgan ātri, ja, jo notaks nestrādā kārtīgi. Tad, tas ir arī lielāks teiksim, brūse jau, kur mēs tepat arī Jūrmalā atradām, kas var mums to profilu iefrēzēt, ja, un tad, te jau redzams tas jau pēc montāžas, viņam apakšā ir lāsanīts jāparedz, lai ar pieteikumu to atstāt, lai nekrājas tas ūdens, un ir tas dēls. Tūlīt, es traucu, ka es došu vārdu Armandam, bet tūlīt sāksies jau tās smalkās detaļas. Te ir redzama, pirms fasādes dēļ izlukšanas, kā jau minēju, tā ir ventilējuma pasākumi, kad mums dēls paši praktiski visu laiku tiek noventilēts un tās gaisa atstēpa tiek atstāta 2 centimetri šeit apakšā un augšā pie jumta. Dēls visu laiku tiek turēts, kā teikt, vējā, lai viņš izveidojās un nekļūst nesabojās. Te jau ir redzama tā, ka pēc fasādes dēļ uzlikšanas jau daļai atstājot tur vietu. Šeit te stepstāv dzegari, un tāpēc es arī teicu, secīgi rādu, kā mēs likām, ja tūlīt sāksies tas stāsts par smalkajām detaļām. Tad te ir arī tāda lieta par tiem logiem. Logu rūtojums nebija saglabājies no vecajā ēkai bija vienkārši parasti logi bez nekādiem rakstiem, bez nekā. Kā jau mēs zinām, Jūrmalai ir arī šie te stikliņi, kas ir oriģināli ļoti klāni. Tur jau aizcērto durvis jau viņi jau var saplīst, ja? Tāpēc tur ir jāskatās, kas ir tas, vai tie tiek atjaunot, vai tie ir dubultie, vai kāds ir tas konkrētais vēsturiskais risinājums bijis, tā kā mums vēsturiskie logi nebija, ko mēs skatīties, ne atjaunot. Praktiski mūsdienās tas notiek tā, ka tie ir koka logi, koka durvis, kurām mēs, Andrejs, tad darījām šīs te detaļas piemeklēja, kāds varētu būt šis te sadalījums, skatoties no tās Jūrmalas arhitektūras, kāds ir tas dalījums tiem logiem. Un jāsaprot, ka mūsdienās logus arī izgatavojot viss notiek uz milimetru, tātad tūk šādi te rasējumi. Šie jau ir, teiksim tā, energoefektīvi koku logi, arī no paketēm, kas tad šo te energoefektivitāti var nodrošināt. Šeit ir arī ieejas durvju rasējumi, tātad arī man kā īpašniekam rītā ir jāpasūta durvis, bet pirms tam vēl ir šitas jāsazīmē, tas ir diezgan sarežģīti. Tie izmēri, viss tur neorientējies, kā tas izskatīsies koptēlā, vai tas būs labi vai ne, tas tur jāzīmē. Tur tāds arī nebija ātrs izdevums šito teikt galā. Vēl viena lieta, ko atkarībā no tā, kāds ir tas risinājums tajā mājā izvēlēts, kur jūs arī redzēsiet praktiski mūsdienās viss. Tātad arī šeit šim gadījumā ir mūra pamats un koka karkas no ārpuses, ziemas ēka. Koka karkasā stiprinās iekšā loga, lai mums nebūtu augstumā, tiltiņš ar ēku neveidotos. Un
visiem logiem praktiski jūs redzat ir šīs te blīvu lentes, tad pretvēja izolācija, tātad tiek noblīvēts gan māklis, gan tātad ap logu, nekāda vēja apmaiņa vai, teiksim tā, ne augstums, ne vēja nenāk iekšā. Bet uz ko tas, kas ir tas nākamais solis, kas ir jāsaprot, kā jūs tātad nodrošināsiet šī te iekšā gaisa apmaiņa, iekšā ventilācija. Jo bieži vien pat jaunos projektos vēl kaut ko liekas, mēs ejam un izlaiž šo te svarīgo lietu, kā alkos māja iekšā, kā jūs dabūsiet svaigu gaisu iekšā. Jo šajā gadījumā, protams, tiek izmantots rekuperators, kas piespied gaisa ventilāciju ēkai, tad visu laiku velk iekšā gaisu, sasilda viņu ar izējušo gaisu. Tad mums tiek svaigs gaisa nodrošināts, bet jāskatās, jo līdz ko šis rekuperators nestrādā, iekšā ir mīturs, iekšā nav gaisa, tad ir jāvar vaļā logi. Ja jūs varat vaļā logus, tad jūs visu siltumu izlaižat ārā. Tāpēc tā dilēma tur pastāv. Te ir nākamais attēls ir ar ārējām aplodēm. Tur arī bija kaut kādi ierobežojumi, kaut ko mēs nevarējām dabūt. Un tad ārējās aplodes mēs taisījām nevis no eglis, bet no priedes. Un to var ļoti redzēt atšķirību. Kā viņš uzvedās saulē, kā viņam sveķi. Tās lietas, tā kā izvēlēties egli, ja jums tāds materiāls kaut kur jāliek. Labi, iesim tālāk, tad jau šeit ir jumta savilces, te ir dažs skicis no Andreja, kā mēs redzam, šeit augšējā attēlā ir šablons likts. Tad mēs tur liek šablonu, kā tas izskatīsies, jo tur praktiski jau tam vizuālajiem tēliem ir katrs milimetrs svarīgs, viņš būs pa labi vai pa kreisi, vai nostāsies tā vai šitā. Tev jāsaglabā tās proporcijas. Tāpēc ir tā kā, svarīgi arī, te jau ir pabeigts tas mezglis, uzliekot te tās savilces, šie te visi frēzēji, neviens jau, kā teikt, jums nepasaka priekšā, kur viņiem jābūt. Viņi jāpamēģina uz kaut kādu sliktā materiālu, kā viņi izskatās, kā viņš salātais, kā ir vecēji taisīts, mājai. Tur tas, un tad to visu uz vietas ar virsfrēzītēm puši arī tad frēzē un liek. Tāpēc tur 7 reiz nomēri, vienreiz izdarīja, jo tas materiāls ir dārgs, materiālu tu nevar tā uzreiz dabūt. Tur jāpatrunējās ar te ir ielas redzams, tās savilces tā kā šablons uzlikts, kā tas izskatīsies. Tam apjomam nebija šīs detaļas, arī tika radītas, lai viņi tā kā harmonizētu pārējo ēku. Jo vecajam apjomam šajā daļā nebija šīs te jumtas savilces, bet tur nebija saglabājusies tā ārējā daļa, tā bija viss nopūks. Iespējams, ka tur viņa bija bijusi, un arhitektu mēs droši vien, ka viņa tur bija bijusi, bet tur vairs nebija kā pasmoties ideja. Tas kolonas par to liecināja, kad tur tam savilcam būtu, te ir arī, skats no ielas, te ir redzams arī šis te ieejas bloks, tad arī vecajā ēkā šādi netika organizēta tā ieeja vecajā ēkā, tā ieeja bija pa taisnu tā kā bez verandā iekšā, kas arī bija tās duras ieliktas vai padomu laikos, jāgrūs 90. Līdz ar to tas risinājums bija tāds nevēkls, un to mēs risinājām pieliekot stilistisku līdzīgu šo te ieejas daļu, kurai arī bija tāds tā kā ieejas jumtiņš, kur arī tad organizējām uz mūrlatām savilcītēm. Vienotā stilistikā. Īstenībā jau var teikt tā, ka tās Jurmālas mājas lielākai daļai tās, kas ir vasarai paredzētas, tā ieeja bija caur šo verandu, un tā bija tā kā tāda dzīves vieta, visticamāk arī iespēja varbūt pagarināt šo vasaru,
tādas, tiksim, ziemeļu terase, ja, pēc būtības šī veranda jūrmalā, un tāpēc nebija tāda atsevišķa ieejas bloka kā tā, tur varēja redzēt, ka tās durvis ir bijušas, iespējams, ka viņas tur arī bijušas sākumā, ja, bet tās nav bijušas tādas durvis, kā mums vajag dzīvojumā ēkai, kur mēs dzīvojam cauru gadu. Līdz ar to arī šis apjoms tika pievienots, bet tā, ka tur papildus iespējas parādījās, lai izveidot saimniecisko ēkas daļu, ja, kur bija ēkas apkalpojošās tehnoloģijas jāievieto, kas agrāk nemaz nebija tāda nepieciešamība šajā ēkai. Te es varu dot, jā, tad Armandam varbūt, Armandam šo te vārdu, jā, tad arī te ir redzams tas vecās ēkas dekors. Tur jau ir Armanda izveidotais šabloniņš. Jā, te ir vairāk šabloni. Varbūt, jā, Armanda pastāst par to, kā tas šeit, varbūt es uzslēgšu, te jau ir tās jauni izgatavotās detaļas. Ēkai, varbūt Armands var padalīties ar to, kā tas tiek risināts šai ēkai, varbūt citās ēkās, kurās darbojas. Sveiki, esmu Armands, pēc profesijas mēbeļu restaurators, bet pamatā nodarbojos ar logu, durvju un arī dažādu būvdetaļu restaurāciju un izgatavošanu no jauna. Tad šeit mēs arī bijām pašā projekta sākumā, kad bija vecā ēka. Mēs paņēmām visus paraugus, vecos, tos griezumus, logu apmalas, lai varētu saprast, ka būtu paraugs pēc kā izgatavot, ne tikai rasējums, lai varētu visus detaļas dziļumus nomērīt, proporciju. Un tad šeit, jā, mēs izgatavojam šablonu pēc vēsturiskā tā kā logu zīmējot, lai varētu iemērīt, vai viņš tur izskatās labi. Būtu arī vieglāk piezāģēt, var uz zemes piezāģēt oriģinālu, jau izgatavoto detaļu, un tad tur tikai iestiprināt iekšā. Izgatavots, jā, mēs pēc šabloniņa izfrezējam, lielāko daļu ar sienu cīņas, laikam, pēc rasējuma, bet vecām detaļām tādi stūrīši ir asi, un tad viss tas ir ar roku piegriezt, lai neizskatītos pēc nekā standarta, tāds robotizēts, bet jau kā rokdarbs. Tas ir katrai detaļai tā apmēram ir izietas cauri rokām. Un no kāda koka? Tā ir prieda. Šajā gadījumā tā prieda līmēta. Šeit mēs šo elementu arī vēl šīs te projekta tapšanas laikā arī skatījām, jo jūs pamanījāt, šādī esat citā ēkā baigi forši viņš izskatās. Un citā viņš tāds it kā sarežģīts, bet prasts. Un tad šai ēkai bija varbūt tas interesantā lieta, ka viņš ir grabs dziļumā. Ja te īsti nevar redzēt, bet katrs tās lapiņas tāds pagrabts iekšā. Viņas tās lapiņas ir pagrabtas dziļumā, un tiem kantainajām maliņām ir arī apaļas tās maliņas. Un tas viņam iedod tādu, ka viņš ir veidots, jā, ka viņš nav vienkārši figūru zāģi izzāģēta puķīte, ja, kura ir plaka. Un tas iedod, jā, šķiet, ka tas iedod viņai tādu oci, un kāpēc viņa labi izskatās. Jā, tas dziļums. Jo te mēs redzam, tas ir tas centrālās daļas jumta šīs te savilces, tas dekors. Un te arī, tad mēs ieejas daļai arī atdarinām to pašu stilistiku un taisījām viņus mazākus, jo tur vēsturiski tāda nebija. Iesim uz nākamo? Uz nākamo. Nākamais ir šīs te, kā mums sabraucis ir dekoratīvai galva. Savilcis, jā. Te ir Andreja skicas, tāpēc, ka mums vairāk šīs te savilcis bija tīri, izmērziņā. Tur lielāks apjoms viņa ir lielāk, mazāks apjoms ir mazāk. Un Armand jāpastāst, kā tu šīs izgatavo.
Tas arī tad ir līmēta priede. Pamatā visas detaļas būtu līmējām, lai nerastos, ja tas būtu no masīva, tur būtu viena plaisa pa vidu, un tad viņš kristi nostvērtos vaļā. Mēs salīmējām, uztaisām, es nezinu, šeit aizgāja pirmo detaļu, vai bija paraugs. Var ļoti daudz paraugu taisīt. Mēs skatījāmies rakursu, tāpēc, ka šī detaļa bija ļoti augsta, un tāpēc ir tās proporcijas, kas rakursā mainas to proporcionālo attiecības. Respektīvi, pēc rasējuma ir viens, bet arī pievērsam uzmanību, kāds ir savs dabā. Jo bieži vien tā kaut kas ir jāpielabo. Nav tā, ka uzlaiz pēc vienu. Un viss der. Tā, kas ir. Un te es biju nobildi, vienkārši iemetu bildi, kā tas izskatās. Te bija visi jau sakrāsot, manā rokā, mēs kārtīgi Armands tad nogruntēja viņus, bet es viņus pārkrāsoju, lai viņi ir tā, ka nav jāķerās klāt pēc 5 gadiem, bet varbūt 8. Te ir arī tāds, kas no apakšas tā spicīte, ēkai, šī te spicīte virs jumta. Tad mēs zinām, ka tādi vecie ēkai tāds nebija, viņas bija nopuvušas jau, un to spicīti arī, tad varbūt nākamajās bildēs redzēsim, es parādīšu, bet šī spicīte no apakšas nobildēta, ko mēs liekam uz jumta virsu, jo vēsturiski, protams, tas ir gājis viens elements cauri jumtam, visticamāk, jumta konstrukcijai, bet tagad butaforma būtībā. Jā, bet plus ir tas, ka viņi ir maināmi, ja kaut kas viņi Jā. Jo praktiski viņi stiprinātu uz nerūsējušo tērauda tādu vitnu stieni, lai viņi var noņemt pēc laika, atjaunot un uzlikt atpakaļ. Jā, bet ir veidots tā, kā viņš ir kā vienots elements, un paskatoties 3 gados, es tad uzkāpu augšā jumtu tīri, kā viņš progresē, tas sniegs, vējš, laikapstākļi, viņš degradējās. Ļoti ātri degradējās, un kaimiņu māja, kurai ar tāds elements bija uzlikt 2015. Gadā, viņš tagad jau ir vienkārši netika pieskatīts, viņš ir nolūzis un mētājās uz jumta. Tātad nepilni 10 gadi krāsotai detaļai, līdz viņa pilnīgi degradējās, ja netiek atjaunot vai pieskatīta. Jo tā ir viena no smagākajām, agresīvākajām vidēju kokam, ja mums tā jumta tur atrasties. Svarīgi būtu ievērot arī tā krāsu tehnoloģiju. Ja modernās krāsas tur ir impregnants, grunts un krāsa, neizlaist kaut kādu no tiem soļiem, jo tas katrs svarīgs ir. Piemēram, vēsturiski tas būtu kaut eļas, 1-2 reiz piesūcinātas, tad krāsots, respektīvi nevajag izlaist. Arī tas nokrāsot galus, kur sūci ūdens vairāk iekšā. Jā, visam jābūt. Varbūt no pieredzes padalīties Pādavos ļoti daudziem darboties. Kaut kas atšķirās no šīs te apstrādes, kas te Jūrmalā ir redzēts? Nē. Pāvos tā tagad vairāk iet eļas kaut kāds darbs. Kā kaut ko jūg, Tā, iesim tālāk, tad šeit jau mēs redzam to dekoratīvo starpstāvu zemi. Jā, te, Armand, lūdzu, pastāst, ka to te gāja. Tā ir vēsturiskā, noņēmām paraugu, uzrasējām un ievērot visi detaļu biezumi, es nezinu, cik tas bija 20 varbūt, 25 mm. Uzražots, izkrāzēts visus CNC pēc oriģināla. Uz darba galda, jā. Un tad viss ir uz rokām pārslīpēts, visi stūrīši detaļām pāriet un nopaļoti bišķi. Un arī detaļām tie galva bišķi jāapslīpē, lai krāsa, tā kā krāsa visur, viņi uz vasa stūra neuzķerās virsū. Un tad tur ir tāds mikroplaisas, kur tiek iekšā mitrums. Jā, tad te jau ir piemērīts, šitas bija pats pirmais tāds variants, lai vispār saprastu tos izmērus, bet kā mēs redzam, tā dzega
Jā, čaudzējās kā pīrāgs. Čaudzējās. Daudzām detaļām. Pīrāgs, tur ir 5 detaļas kopā saliktas, lai mēs varam iegūt tādu, tādu elementu vispār, jā. Un arī priedi tā ir, ja? Tā visur ir priedi, jā. Te arī šeit... Bet visur ir žāvēts materiāls. Jā. Tas ir kaut kāda maksimāls 18. Mūsu gadījumā tas bija 12% mitrums. Šeit es arī meitas savas liku pie darba nāca palīgā krāsoja, jo šis ir tas elements, kur arī varēja redzēt vecajai ēkai, un nevienam nav bijis ne laiks, ne pacietība, tur viss ir pinzelēts ciet pie dekora, viss šīs daļas jau ir aizgājušas krāsa ciet, tur tikai kontūru var arī nojaust, bet viņi jau ir, ja jātiek galā ar to māju, tur jau neviens baigi neauklājās, vienkārši aizmalē ciet. Ar tādu krāsu, kāda viņi ir, vēlam labi, ja vēl varbūt putekļi ir izslaucīti ārā. Saprotot to vienkārši to, kā nākotnē būs jācemparojās ar šo detaļu. Tad es arī, vienetot, man liekas, 4 reizes tur viņi nokrāsoju, lai būtu droši, ka viņi nesabojās. Tālāk. Dekoratīvā kolona dekors. Jā, arī tātad pēc oriģināla tā kā ir mainījusies bišķi ēkas proporcija, tās kolonās, man liekas, ka palika bišķi platākas, viņas izskatītos to oriģinālo detaļu pavilkām lielāku. Un arī viņas ir, šī ir, man liekas, mēs taisījām ar roku, uztaisījām vienu šabloniņu, izprēzējām, un tad ar mazu zāģību piezāģēju pati katru stūrīt, lai viņš ir tāds ass. Un arī iegrebs ciekšā. Te nākamajā bildē var redzēt, ka tas tie elementi ap šim te, viņi arī veidojās no 4-5 elementiem kopā saliekot. Jā, un mēs viņus visus tālāk redzēt. Ir tik viena detaļas izmērs, mēs esam dabījuši, mēs viņus visus darbnīcā sazāģējām, pa leņķiem sagatavojām, kad tikai montāžniekiem ir šeit detaļa tikai jāuzliek virsū. Piešovēm. Arī ņemot vērā, ka koks ļoti staigā, jebkura no tām detaļām, un arī tagad, tad, kad ir savs laiks, kaut kur izveidojas centimetru liela starpa starp to apakšējo cokolu dēlu un fasādi. Un ziemā viņi aiziet ciet. Un tā kā jāatstāja pietiekami šis te. Tāpat arī šie te visi dekori, ja viņi apskauja šo kolonu, viņi ziemā visi plešās ārā. Vasarā izžūst. Un, respektīvi, ja jūs viņus piestiprinat tikai, līmējot vai kā tam līdzīgi, tā līme tiek, leņķos vienkārši saplēst. Tāpēc, tur mēs visi, pilnīgi visā mājā, viss, kas tika, nagots, mēs nagojam negosējošo tērauda, tām skrūve, mēs skrūvām nagliņām, lai neveidojās šeit notecējumi no rūsas, jo tas ir, un arī, lai šīs te detaļas, mēs tam vienkārši nesabrūk. Tas koks jau, šodien ir sevišķi, katru vasaru es varu šajās te detaļas, pielikt, tā kā sadaukt vairāk kopā, jo ir kaut kādi elementi, viņš vienkārši staigā. Tām detaļām bija slēpti skrūvas, ko stiprināja pašas tās kolonas, vai ne? Jā, arī. Es pirms piestiprināju kolonu un tad stiprinu tās detaļas, lai tās skrūvas nav redzēt. Visam tālāk, kas tad mums ir? Jā, te var redzēt, tā vecā puķu kaste, līdzi bija palikusi, vai puķas vēl kaut kādas, tā vecā puķu kaste, Normanda jaunā. Un arī šis te logu dekors šeit augšā. Es tūlīt uzslēgšu to tas gala rezultāts ir redzams. Tas bija tāds diezgan apjomīgs arī elements. Pastāstīt, kā to. Lai atmiņā palicis, laikam bija vienkārši. Bet, tas bija viss, ja secīgi iet, tad bija uzlikts jau šī detaļa, tad mēs nomērījām logu,
Un, ne, tur izvilkām proporcijās. Es neatceros, kas tur mainījās baigi, bet... Nu jā, tas tā jumtiņa detaļa kā atsevišķi. Es nezinu, vai tur ir kaut kādi noslēpumi tā izgatavošanai. Un šī izstās tā darība. Tas arī tās ir 3 detaļas. Vienkārši viena ir tāda nazātie pēcmuguri nost. Bišķi šaurāk un izskatās sarežģītāk nekā ir. Bet, jā, tas no daudziem elementiem sastāv. Jā. Nākamā lieta, jā, ir šīs te palodzes un logu aplodes, logu dekori. Nu, tad mēs varam redzēt no vecās palodzes, tad mums ir izveidojis par profilu no jauna, tāpat arī zem loga dekors, tad arī izveidots ir no jauna, attiecīgi platumā. Attiecīgi pēc loga izmēriem visu logu tiek objektā pārmērīt. Jā. Un uztaisīt jaunu. Tas detaļas lielāk un tiesas ir līmēts, lai tad maksimāli būtu tā radiālā šķiedra. Nebūtu tangens, kas varās vaļāt plaisā. Šis ir tas, jā, zem šīs te palodzes un šīs dekors. Jā, viss uz tapeņām salīmēts kopā ir. Šeit tas ir ar virsfrēzi frēzēts tev, lai dabūs... Tas bija uz darbnogala simtsīgi frēzēts. Un tad šeit jau mēs varam redzēt, jau uzlikt ir šī te alodze metāla virsū. Tad arī tur iepriekš mēs arī, es liekam paskarīgi garām, bet šī te starpstāvu dzegai, kur ir tas puķu dekors, tur nekur nav metāls virsū. Tas lietus kā līst, un viņš līst arī uz tās detaļas virsū. Vai sniegs uzsnieg, viņš arī tur stāv virsū. Līdz ar to viņš jau pat jau pēc uzbūvēšanas, nezinu, kā viņš tik ilgi ir izvilcis. Tur ļoti agresīvā līdē. Tās detaļas arī viss sakrāsotas pirms likšanas klāt. Un te es ieliku vienu bildi, tās ir pagalma durvju un ieejas durvju aplodes. Tas bija tāds, kāds mēs viņiem atvinām pirms sagruntāts. Jā. Antiseptiķu izlaidām gruntu, laikam pirmo jau darbnīcā salīmēts pēc izmēriem. Atliek tikai... Durvju, jā, neviens no durvju aplodām nebija saglabājušās oriģināli. Tās bija stilistikas, saliktas. Šeit tas tornis ir izdalīts atsevišķi, jo te ir ļoti daudz tie elementi. Mēs jau tur sākumā redzējām to jumtiņu, kā tur lika, te ir arī mums piemērīšanas. Šeit bija tāds sarežģītāk, bet tur tie leņķi mainījās. Un es arī lieku secībā, šis bija jau finiša taisnē, jau ieejot, jau šis bija viens no pēdējiem. Jā, tad reku tiek likta tā jumta perimetrā apakšējā daļa. Jā, šis te arī ļoti daudz dažādi profili, jā, tur jāievēro. Un te ir gan tas puķis stepstādzē, gan kolona, jā. Vēl arī zemāk redzēsim šo puķu dekoru. Tur ir daudz elementi iekšā. Nē, tie logi mums nebija. Mums vajadzēja izdomāt, ka tāpat laikā tas rāmis tam 3 stiklu pakešu logam vai ne ir citās proporcijās un attiecīgi līdz ar to parādījās šīs apmales, kas iespējams varbūt agrāk arī nebija, kuras nācās iekļaut tādā dizainā, kāds tur piederētu pārējai ēkai. Tad tālāk ir šī tas sienas dekors, tad es laikam, jā, pārskatu pa vienu, un tad mēs ieņemtos uzmērīšanas redzam. Daži domājuši, ka tas ir novērts no putuplasta pielicis, ka viņš vēsturiski nav tāds bijis, laikam veiksmīgi tas atjaunošana izdevusies. Tāds bija tas vēsturiskais puķu dekors, kas arī liekas tādai mazai mājiņai, tur dziļumā, jā, bet ka tāds ir. Te Armands ir šis salāpīts, attīrīts,
ar karsto fēnu nokasījām krāsu. Tad, ja tās trūkstošās detaļas. Šitās te divas, jā, bet tās. Tas un tas, jā. Tikko nostiprinājām viņu. Tad šī ir vienīgā detaļa, kas ir paliktas? Ordināli, jā, kas ir tāds 1:1 salikts. Šī ir praktiski... Šī ir vienīgā māksā. Kā jūs šo detaļu varējāt noņemt nos nesabojājumu? Kurš tad to vairs atcerās? Es nezinu, cik viņi bija. Tomēr izskatās diezgan trauks. Viņi bija pienagoti naglām. Viņi bija vienkārši naglām pienagoti. Nē, mums kaut kā lauznītas un aizmugurs tā lēnām prātīgi. Es neatceros, vai mēs viņu visu bloku aizdām, un tad Nu, te ir arī, jā, es bišķi te ir nogriez. Te bija roka, kas tur to deko, tas ir pirms piemērīšana, man liekas, pirms vēl viņu liek klāt. Tā, to veido viņi iegūst. Nu, jā, viņi arī nokrāsot, varbūt pārāk labi, tāpēc izskatās pēc putuplasta detaļu. Nu, šeit arī redzam Andreja skice. Bija mums jārisina šis te ieejas daļa. Ieejas daļai tādas nebija. Līdz ar to tad arī tika veikts šis te ieejas daļas, šis te jumtiņš uzlikts, kura tad pēc skices, kas ir atvasināta no šīs sādotas, koras dekora. Tad arī ar šo pašu puķu elementu tad izveidot šī konsolu. Te arī viņi jau izgriezis. Šī ir vienīgais slaids no tā, un te es nobildēju vasarā, tā te izskatās, jā, zem abām šīm te mūrlapām, ieejas daļā ir šis te, jā, konsoli, tas dekors, un te arī redzams tās ēkas ieejas durvis, ieejas durvis. Pastāsti, kā tieši šāda. Ir ideja, un tad arī mēs objektā aizbraucām samērījām, apmēram, kas tur varētu būt. Tad uztaisījām tādu ātro šablonu. Vienkārši, lai dzīvē saprast, vai viņš ir par proporciju. Jo rekur īstenībā ir pirmais laikam kaut kāds. Vai atminies vai ne? Jo šis ir pilnīgi savādāks, ja šablons nekā tas, kas jau ir taps. Jā. Tāpēc, ka viņš jau nav tikai dekoratīvs elements, viņš jau ir arī konstruktīvs vienlaikus. Viņš veic šo balstu funkciju, tāpēc arī tur mēs laikam korģējām, lai šīs detaļas būtu tādas dekorā, kas tās sodas pārnes var veikt. Es tagad skatoties, šitas izsēs tāds baigi neveikot. Tā ir. Jā, es te ieliku vienu vai vairākas tur slaidus, tie viena no pēdējiem slaidiem par fasādes apgaismojumu. Arī tas, protams, vēsturiski mums tur nav nekāds fasādes apgaismojums, bet ja kaut kādi darbi tiek veikti, pēc tam vairs vadus nevarēs nekādu apgaismojumu nevarēs ielikt. Mūsdienās ir tā iespēja izgaismot tās fasādes, mēs ar Andreju tur sēdējām un domājam, kā tad īsti to panākt, jo tajā gaismu visā spēlē var ļoti dziļi iekāpt iekšā, kā un ko un kas. Bet kaut kāda ideja mums bija par to, tur mēs dziļāk, kā teikt, negājām, bet kā teikt, šīs te vadi tika izvilkti. Tur, kur mēs paredzējām nākotnē varētu būt kaut kāds apgaismojums, lai izceltu to fasādi, lai nestu to stāstu tālāk. Un šeit tā ēka ir ar ieslēgtu fasādes apgaismojumu. Tad arī, lai izceltu gan tās kolonu tās detaļas, korē, tad korē ir apgaismojums, lai redz to tā kā koras dekoru, šis te lielais loks tiek izgaismots ar puķu kasti, un tas, kā teikt, tiek izgaismots tur tā korīte, ieejas daļa,
un arī, no pagalma puses skatoties. Par apgaismojumu man jau piebilst tā lieta, ka tās nav sevišķi pareizi saraibināt fasādi. Ja? Fasādi ir jāuztver kā viena monolīta ēkas daļa, un bieži vien pārspīlēt var tām gaismām. Tur, tiksim, šī gadījumā arī to detaļu daudz, un tās vietas, kur izlietot to apgaismojumu, nemaz nav tik daudz, kur viņas atrast, vai ne? Tās kolonas bija tās vietas. Tas spilgtums ir jāmēģina izvēlēties tāds, lai fasāde tomēr iztītos monolīti, lai nav tā, ka tu skaties fasādu, viņi tā kā saraibinātu, un viņi neuztver kopumā. Tas ir jāsabalansē starp gaismas avotu un viņu biežumu, un varbūt ir vēl papildus apgaismojums tādai vajadzīgs, kas ir ka pat neatrodās uz fasādes, un kāds ārpus, kas gaismo, lai apvienotu to fasādes tēlu. Jā, fasādes apgaismojums arī tāpā pats pēdējais. Tas ar laikam, no pagalma puses, un tas arī laikam viss. Kā es minēju, man ir kontakti, arī tos var pie manis, kam interesē. Painteresēties. Kā jūs redzat, tas sākās 2017. gadā, un pagājušajā gadā es to ēku nodevu eksploatācijā, tur ir pagājis labs laiciņš, lai jāsaprot, es saku, tas pirms ķeroties klāt, tur ir daudz iesaistītās puses. Daudz aspektu, kas jāizdomā varbūt pirms tam, vai pietiks spēku to pabeigt, jo savādāk. Tur vidū jau rokas grēns nav norāda. Varbūt jūs sniedzat konsultācijas objektos. Es domāju, jums ir milzīga pieredze jau tagad. Es pierakstos. Cik cilvēciski atbalsta, es varu jūs atbalstīt. Ļoti interesanti. Es domāju, jūs esat tur tā ieguldījis laiku un jūsu komanda, ka šausmīgi interesanti bija to visu noklausīties.